Hei, sveiciens visiem! Jauki jums pirmdien! Sveiciens visiem 1. martā! Pie mums gan ir vēl pēdējā februāra dienas, svētdienas vakaras, bet es zinu, ka jūs šo video saņemsiet jau pirmdienā. Es patiesībā vēlējos šeit fonā radīt, bet lai man fonā būtu nāriņu pludmale. Gribēju doties uz pludmali un tur ierakstīt šo video, bet pie mums līs lietas visas dienas garumā, spēcīgi, ne tikai mazlietiņi, bet spēcīgi līs lietas, nepārtraukti. Un tā, šis ieraksts top 4 sienās, iekš 4 sienām, ne ārpus 4 sienām. Ko gribu šodien pieminēt? Man šodien bija tāda ļoti interesanta diena, un es tādā pavisam labā omā esmu. Šodien vēlos runāt par karmu. Es mēģināju atrast latviešu vārnīcā internetā, ko tad karma nozīmē, kā to latviski izskaidro, un iet runa par šo cēloņu un seku, cēloņiem un sekām. Un es tā īsti nevarēju saprast, tīri latviski arī lasot. Man likās, ka tas tā ļoti sarežģīti bija izskaidrots. Vienkāršāk, vienkāršāk. Man vienkāršāk saprast to, kas karma ir tā, ka tas, ko mēs darām, tas, ko mēs sakām, tas, ko mēs domājam, tas, kāda mūsu rīcība ir, viss nāk atpakaļ. Tas viss rada kaut kādu enerģiju. Un tādu enerģiju, kādu mēs izliekam laukā no sevis, tādu mēs arī saņemam. Un ja mēs, pieņemsim, domājam, ko slikti par kādu cilvēku, tad pilnīgi noteikti būs kāds cilvēks, kas domās kaut ko slikti arī par mums. Ja mēs runājam par citiem cilvēkiem kaut ko slikti, pilnīgi noteikti citi cilvēki arī runās par mums slikti. Ja es izdaru kaut ko labu, kādam cilvēkam vai vispār vienkārši dabai kā tādai vai izdara kaut ko labu, tad man arī šis labais nāks atpakaļ. Un tas nebūtu nav jāsaprot, tur ir, tam ir pamats, pamatojums, ne pamats. Šī ideja ir pamatā, no vienas puses pamatā tam, ja mēs kaut ko darām, tad, ir svarīgi atcerēties, kad nedarīt to, ko mēs nevēlamies paši saņemt. Tāpat laikā nevajadzētu baidīties no tā. Tā katru reizi piedomāt vai būt sabījušamies, ko es atkal izdarīju, vai šādā veidā es darot, vai šādā veidā rīkojoties, es sev radīšu labu vai sliktu karmu. Bet tā nebaidīties, bet tāpat laikā apzināties un saredzēt to un atcerēties to. Kas notika šodien? Es piedzīvoju to, kā karma pie mums, kā mēs šo karmu saņemam atpakaļ, vai kā mums nāk atpakaļ tas, ko mēs izliekam laukā. Mājas īpašniece, tā ir mājā, kurā ir mans jaukais, budīgais dzīvoklis. Mums ar viņu ir karmisks saites no iepriekšējām dzīvēm, no iepriekšējās dzīvēm. Un to mēs zinām, un abas zinām, un abas sajūtam, ne tikai zinām, bet sajūtam. Un šeit gribu arī pieminēt, ka cilvēkiem lielākoties visos gadījumos cilvēki, kur ir mūsu dzīvē, tīpaši tie, kuriem mums tādas sarežģītākas attiecības, ka tur ir kāda karmiska saite mūsu starpā. Bet tas būs droši vien cits stāsts, citam video. Šoreiz, ko gribu pastāstīt, ir to, ka man ar šo sievieti, mums ir tāda noruna. Un tā nav rakstiska noruna, tā ir tāda vārdiska, mutiska noruna, kur viņa apņēmās darīt konkrētas lietas, un es apņēmos darīt konkrētas lietas. Viena priekš otras un priekš visas šīs teritorijas un tā. Un viņa savu norunas daļu
lielāko daļu nepildīja. Viena pēc otras norunātās lietas atkrita. Viņa aizbildinājās ar to, ka viņa, kad laika mainās, viss mainās, tad, kad mēs runājam, tad bija tā, bet tagad ir savādāk. Tāpat laikā viņa ļoti uzsvēra to, kā es taču esot mūsu norunas laikā to un to teikusi, un ka man tas esot jādara, tāpēc, ka es esot teikusi. Viņa vēlējās, lai es pildu savu norunas daļu, bet viņa neuzskatīja par vajadzīgu pildīt savu norunas daļu. Un ir jau gluži vienalga, kādu iemeslu dēļ tas notika. Var jau aizbildināties ar to, ka tas ir kaut kas nācis no iepriekšējām dzīvēm, vai kad šī vārda neturēšana ir kāda trauma no bērnības, un ka tas nāk no bērnības un no piedzīvotā, bet ja mums ir iespēja mainīt savu rīcību, savas domas, un šī atkal ir tēma kādam citam turpmākajam raidījumam. Lai vai kā tur būtu, fakts bija tāds, ka viņa nepildīja savu norunas daļu, vēlējās, lai es pildu savu norunas daļu, tad, kad es viņai pastāstīju, protams, ka visu, ko domāju par to, par viņas rīcību, un kā tas nav godīgi, un kad es ar to neesmu mierā, ka man tas neapmierina, un ka mums kaut kas ir jādara lietas labā, lai uzlabotu mūsu attiecības un šo enerģiju, kas radīta mūsu starpā, jo tā vairs nebija līdzvērtīga. Un viņai, protams, tas nepatika, un viņa aizbildinājās ar visu ko, un arī nemainīja savas domas, neatgriezās atpakaļ pie tā, ko viņa bija teikusi. Mēģināja gan labot savu izdarīto, vai pat, pareizāk sakot, neizdarīto ar kādā citā veidā, es tam ļāvu tā iet, vienkārši tā domājot, zinu, ka nākamajā reizē, ja mums noruna būs, vai ja viņa ko teiks, kā ir, vienreiz zaudē uzticību, tad paiet ilgs laiks, kamēr šī uzticība tiek atkal atgūta. Lūk, tā tas viss tā beidzās, un es tā, man pagāja kāds laiciņš, kamēr es tam tā ļāvu iet, jo, cik tad ilgi turēs sevī neapmierinātību vai kā. Un šodien es piedzīvoju to, kā viņa saņēma atpakaļ tieši to, ko viņa bija izlikusi laukā. To, kas notika manā un viņas starpā. Šodien mēs sākam runāt par viņas kaimiņu. Un viņai jau tā nav bijušas labas attiecības, viņam vēsture, kaut kas notika pagātnē tāds netik patīkams, un viņi nav labās domās par kaimiņu. Un tagad viņiem bija problēma ar 2 kokiem, kas bija tieši uz robežas, un viņa negribēja, lai viņi tur ir, un puse no koka bija viņas robežā, un puse šī kaimiņa robežā. Kaimiņš nozāģēja kokus, un atstāja stumbrus, tādā augstumā apmēram līdz maniem pleciem. Un šī sieviete, viņa tāda ļoti nikna šodien saka, kaimiņš savu vārdu neturēja, kaimiņš teica, viņš nozāģēs tos kokus līdz zemē, un viņš nenozāģēja, un viņš atstāja tādus stumbrus tur, kā es esmu nikna. Un es stāvēju tur blakus viņai, un man tiešām nāca smiekli, man vēl joprojām nāk smiekli, jo vienīgais, ko es spēju pateikt, zini, es tev nevaru nekādā veidā sajust šīs simpātijas, no vienas puses saprotu, to es nikna, bet atceries, kā iedomājies, tieši tā es jutos, kad tu nepildīji savu doto vārdu. Un es tik ļoti vaicāju Eņģeļam, vai tas nenāk tīri tā no egoistiska, kas tādas vietas, bet lai tas nāk tā no sirds, un mēs beigās salīgām mieru, un viss bija labi, bet
Bet tas bija tik interesanti, to bija tik interesanti redzēt. Tas notika pāris nedēļu laikā, kad es redzēju, ka tas nāca atpakaļ. Vēl bija daži tādi notikumi saistībā ar to visu, kas šodien atgriezās pie viņas, ko es redzēju, ko viņa bija tieši pret mani, mūsu attiecībās izlikusi laukā, kas nebija tas pozitīvākais. Kā tā visa rezultātā atgādinu jums visiem, esiet uzmanīgi, ko jūs dariet, piedomājiet pie tā, viss nāk atpakaļ. Līdz nākošajai nedēļai, atā!